Mani sauc Gabriela Kalniņa. Es mācos privātajā pamatskolā Gaismas tilts 97. 4. klasē. Un šodien es jums pastāstīšu latviešu tautas pasaku, kā putni mācījušies dziedāt. Putniem sākumā nav bijis dziesmu. Tad tie devušies pie cilvēkiem mācīties dziedāt. Dažs laidies sētā pie saimniecēm, dažs tīrumā pie arājiem, kur nu kurais cerējis dzirdēt jaukāku dziesmu. Vārna laidusies uz kādām mājām, līdz ko ielaidusies sētā dzird, ka saimniece par bērnu, kas no maizes nolaizīs piespienu, bet maize neēda. Saimniece baužusies teikdama: Kārs, Kārs, tu esi Kārs, ej taču maizīti arī. Vārna priecīga laidusies projām, jo domājusi, ka nu mākot viskaistāko meldiņu. Ieraudzījusi ceļmalā nokautušu bērzu, uzmetusies uz zara un sākusi dziedāt. Kārs, Kārs, tu esi Kārs. Šo dziesmu Vārna dzied vēl šodien. Arī bezdalīga meklējusi dziesmu kādā sētā. Un gadījies tā, kad izraudzītajās mājās ielaidās tad, kad nama māte pavadījusi ciemiņus. Bērni mājās palikuši vieni. Nu tie uzdūruši dziesmu gaļu un cepuši karāsnī, kad tauki vien čurkstējuši ugunī. Kad māte pārnākusi, bezgalīgi tai steigusies stāstīt par bērnu nedarbību. Uzmetusies uz sētas mieta un saukusi: Kamēr māte viesus vada, tikmēr bērni gaļvacā, iztek tauki ugunī, vidžu, cirks. Māte nu bērnus sarājusi. Tas bezgalīgai bijis paprātam, jo iepriekšējā dienā bērni draiskadumies nogāzuši viņas līgzdu. Kopš tā laika bezgalīgi arvien stāsta mātēm par bērnu nedarbiem. Dzeguza laidusies pie arāja un teikusi, lai šis dziedot, bet arājs bijis vecs un kurls un nav lāgā dzirdējis. Viņš uzsaucis: Ko tu teici? Dzeguzai atkārtojusi un vēloties, ka viņš uzdziedot, bet arājs tik un tā nav sadzirdējis. Pielicis roku pie auss un uzsaucis: Ko tu teici? Saki skaidrāk! Dzeguza laidusies projām mēdīdama vecīti. Kuku, kuku! Tā viņa mēdās vēl šodien. Šis atgadījums ir noticis ar manu mammu dziesmu svētkos. Vasarā, kad mana mamma pabeidza 5. klasi, notika 8. jaunatnes dziesmu un deju svētki. Tajos dziedot korī piedalījās arī mamma. Šos svētkus mamma gaidīja ļoti, jo iepriekš bija dejojusi lielajā stadionā, bet ļoti gribēja nokļūt Mežaparka estrādē. Mammas koris dzīvoja un nakšņoja kādā Rīgas skolā, bet no rītiem kāpa autobusā, lai nokļūtu uz Mežaparku, kur vairāku dienu garumā noritēja kopmēģinājumi. Mēģinājuma dienas bija lietainas, tomēr pēc lapjās kājas un izmirkušie mati neaizānoja to prieku, ar ko mamma stāvēja aizstrādē un dziedāja. Toreiz lielie diriģenti šķita, kas neaizsniedzams, īpaši mamma atceras Jānu Dūmi un Eduardu Grāvi, jo īpaši šie svētki atmiņā ir palikuši kāda nakts atgadījuma dēļ, kuru izskaidrot neviens īsti nav spējis. No rīta, kad mamma pamodās, viņa bija neizpratnē par to, kāpēc ir mitas matracus un arī drēbes. Izrādījās, ka vecākie skolāni nākuši mazāko koristu sejas apsmērēt ar zobu pastu. Pasta tika uzsmērēta arī mammai. Kāda no draudzenēm pamodusies un redzējusi mammas seju tajā brīdī, kad uzsmērēto pastu, grozoties uz otriem sāniem, netīšām ieberzusi acīm. Mammu pamodināt nesot bijis iespējams, tāpēc mammas seju meitenes mēģinājušas mazgāt ar ūdeni no pudeles. Arī tad mamma nepamodās, kaut nostāstot dzirdēts, ka tajā brīdī mamma bijusi dusmīga un pat kādu ne īpaši labu vārdu pa miegam izteikusies. Lūk, cik saldā un dziļā miegā, ko ir dziesmu svētku dalībnieks pēc garajām mēģinājuma dienām. Kā arī es pati eju mūzikas skolā, tagad es jums pastāstīšu anekdoti, kas ir saistīta ar to. Ugunsdzēsējs stājas konservatorijā, eksamenā viņam jautā, kāda ir atšķirība starp violu un čelu. Ugunsdzēsējs brīdi apdomājies,
Atbild: Čēlis ilgāk deg.